Trijos Aglonas novada pagastos Aglonā, Šķeltuvā un Kastuļinā šovasar tiek īstenoti Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētie ūdens saimniecības un kanalizācijas saimniecības attīstības projekti. Pašā Aglonas ciematā darbi pie projekta pirmās kārtas jau pabeigti. Tagad parakstīta vienošanās par šī projekta turpinājumu. Ir liela prieka vēsts, ka Aglonā ir apstiprināts otrās kārtas ūdens saimniecības attīstības projekts. 10. jūnijā tika noslēgta vienošanās, un līdz ar to Aglonā turpināsies šī saimniecības attīstība. Tas nozīmē, ka būs vienota ūdens apgāde un vienota arī kanalizācijas tīkli. Tā kā Aglonā ir 4 neatkarīgas ūdens apgādes vietas, šīs visas apgādes vietas tiek plānotas sasaistīt vienā kopējā maģistrālajos tīklos. Un līdz ar to, ir nepieciešama arī atzelžošanas iekārtu jaudu palielināšana. Projekta ietveros tiks rekonstruēti vai izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli, kas ļaus saņemt ūdens saimniecības pakalpojumus Aglonas ciema, Jaunziema, Somersetas, Alejas un Lāčplēša ielu iedzīvotājiem. Tiks veikta arī esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija. Līdz ar to tīrāka taps apkārtējā vide, kas Aglonā ir īpaši svarīgi, jo te ik gadus Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku laikā sabrauc tūkstošiem cilvēku. Tiks sakārtoti arī tie infrastruktūras objekti, kuri atrodas uz bazilikas zemes. Aglonas ciemata liela daļa atrodas Natura 2000 teritorijā. Līdz ar to, šī vides sakoptība ir ļoti nozīmīga mums. Un ņemot vērā to, ka Aglonā katru gadu 15. augusts ir liels svētki, līdz ar to mums ir jārūpējās arī par šiem cilvēkiem, sveceļniekiem, visiem mūsu viesiem, kas apmeklē šos svētkus. Savukārt Aglonas novada Šķeltuvas pagastā blakus vecajiem, pagājušā gadsimta vidū būvētajiem ūdenstorņiem ierīkota jauna un mūsdienīga ūdens padeves iekārta. Sakarā ar to, ka vecās visas ūdens saimniecības sistēmas ir ļoti nolietojušās, vajag ļoti daudz līdzekļu remontdarbiem, kā arī ūdens kvalitāte arī ir slikta, tāpēc nolēmam startēt uz tiem Eiropas Savienības līdzekļu piesaisti. Darbi uzsākti šā gada maijā. Tagad pabeigta maģistrālā ūdensvada izbūve. Tiek būvētas arī jaunas attīrīšanas iekārtas. Dzeramo ūdeni šķeltuvieši saņems no 200 metrus dziļa apakšzemes urbuma. Jebkurš no šiem pagastiem, kas piedalās šajos projektos, šo pagastu iedzīvotāji iegūst kvalitatīvāku ūdeni. Tiem, kuri pašreizējā momentā jau ir pie centrālajiem tīkliem, tiem būs tīrāks ūdens. Tiem, kuriem nav, ir dota iespēja pieslēgties. Paredzēts, ka Šķeltuvā būvdarbi noslēgsies jau augustā, un arī šī ciema iedzīvotāji varēs lietot tīrāku ūdeni.